Bija skaista diena Klaudijam. Tas pastaigā reiz gāja, bet viņam neko nezināts. Viens Hamlets ceļā stāja. Tam prātā bija noziegums, tik ļauns kā velna māja. Tas soļoja pie Klaudija un nogalināt gāja. Es tevi kill un tad tu dai! Keep calm, I am king! Rokas nost no manas rīkles! Mans ļaundarbs pūs, tas smird līdz debesīm! Es dzirdēju, kā tajā naktī mani zirgi modināja. Hamlets tačas vicināja, asiņaini kalinot, o Klaudiju. Lēņas, tā tikai tāda nojauta, kas raksturīgi tikai vīrietim. Darbs padarīts, kaut daba prasa atriebi. Kurš vainīgs? Dāmas un kungi, tiesnesis zālē! Balstoties uz 120. panta 98. punktu, ir pienākusi ziņas sūra, kāds mūsu kungu šodien dūra. Šī sēru vēsts no klačām nāk, kas īsto bendi atklāt māk. Tā skaistā daļā Ofēlija, kas maskējusies nudien bija par mūsu princi Hamletiņu, par apsūdzēto nabadziņu. Un mēs tai kunga slepkavai izpildīsim sodu tai, lai tā no dusmu cirtiena augstība mirst tā kā mūsu augstība. Nē, tikai ne to, Ofēlija! Kad viņu man kilina? Pagad, tur šito kāds pats. Beidz, Jūtā! Es taču no Valmieras, tāda teatrāla pilsēta. Neskrāpē tik traki, lūdzu. Man arī vajag lakatiņu. Nepčā. Man vajag lakatiņu. Kas man jāsaka neiedosim pagad? Smird līdz debesīm! Pie Klaudija un nogalināt gāja. Es tevi kill un tad tu dai! Es saku, pirkstus nost no manas rīkles! Keep calm, I am king! Rokas nost no manas rīkles! Mans ļaundarbs pūs, tas smird līdz debesīm! Es nezinu. Jā, ļoti labi. Neredzē. Kāpēc tik zem un tā šalti, lai es saku, tu neesošās krūtis, ja? Sievišķi, ja? Mums jau viena auga. Sākat. Sākat! Ak, kurš vainīgs? Tas būtu lielisks fons patiesībā. Tas gan gatavs. Panta 98. punktu. Ir pienākusi ziņa sūra, kad kāds mūsu kungu Man zvan. Nu, tur. Tagad. Nē, tikai ne to!